Kristaps Eglītis no pirmās rindas iekšējās malas blakus Ivo Žildēm. Gusevs no otrās rindas labi pārauj startu. Uģim Traubergam pēdējās rindas vidus. Gusevs mēģina tikt iekšējā malā, bet neizdodas. Žilde un Zīmze cīnās par otro, trešo vietu Eglītis brauciena vadībā. Ivo Žilde tieši aiz viņa, Zīmze mazliet tālāk aizmugurē. Pārējo malu Uģis Traubergs apdzen Gusevu un pakāpjas jau uz 4. pozīciju. Jau bedres izveidojušās trasē pēc bagību braucieniem. Nav viegli Vāza klasika pilotiem tikt tam cauri. Saprast, kur ir bedres, kur nav. Pirmajā aplī jāsameklē savas trajektorijas. Eglītis pār otrajam tramplīnam. Ivo Žilde aiz viņa, pēc tam Zīmze un Traubergs. Jānis Logins pa priekšu Traubergam, Eglītis pāri kalnam, otrajā vietā Ivo Žilde un trešais šobrīd Jānis Logins. Logins ir ļoti ātrs, tuvojas Žildem, cīņa par otro vietu. Lido iekšā pirmajā līkumā Jānis Logins, pārējo trajektoriju milzīgā ātrumā izslīdot līdz pašam Riepavalnim, tomēr tur ir pārāk daudz smilšu pēc bagību braucieniem. Neizdodas noturēt ātrumu un Logins tā arī paliek trešajā vietā. Žilde viņam pa priekšu, Logins trešais, Traubergs ceturtais, aiz viņiem Edijs Zīmze un Raidis Gusevs. Bedres līkuma ieejā caur trešajam pagriezienam. Traubergs pagaidām netiek augstāk par trešo pozīciju. Jānis Logins viņam tieši priekšā, Žilde mazliet attālinās. Līdera pozīcija Kristapam Eglītim. Neviens no līderiem Džokerī vēl nedodas. Garām Džokerī pabrauc Eglītis. Garām pabrauc arī Žilde. Augšup kalnā aiziet jau trešajā aplī Kristaps Eglītis. Otro vietu saglabā Ivo Žilde, Jānis Logins trešais, Uģis Traubergs ceturtais. Edijam Zīmzam lēns šis kvalifikācijas brauciens atpaliek no līderu četrnieku, tur distance starp un dodas pa iekšējo malu garām Uģis Traubergs. Aizķerās viņam mašīna aiz Jāņa Logina mašīnas, tas izsit Traubergu no trajektorijas, viņš smagi ietriecas riepās. Vēlreiz nākot atpakaļ trasē, vēl viens sadursme ar Logina mašīnu. Loginam izdodas turpināt braucienu, tad šķiet, ka ir pārsists priekšējais rats, sarkanie karogi, brauciens tiek apturēts. Traubergs ir trāsas malā, pamatīgs trieciens, momentā visu ātrumu zaudēja, vienkārši ietriecoties, atsitoties pret šo riepu krāvumu. Labās durvis jau ir atvērts mašīnai, tiesneši piesteigušies palīgā. Šķiet, ka Uģis Traubergs jau rāpjas laukā no mašīnas. Mēs jau redzam viņa ķiveri atvērtajās durvīs. Mēdīķi dodas uz notikumu vietu šausmīgā ātrumā. Pilnīgi šķērsām Riepavalnī ielido Trauberga mašīna pēc nelielas saķeršanās ar Jāņa Logina mašīnu. Trauberga trajektorija tiek pamatīgi izmainīta un tā vietā, lai turpinātu ceļu uz trešo līkumu, viņš vienkārši ietriecis riepu kraumā. Burtiski momentā apstājas mašīna, tik vien kā apgriežas ap savu asi. Mediķi ir notikuma vietā. Tur tiesneši sastājas apkārt. Uģis Traubergs. Šķiet, ka pa šoferu puses durvīm tur nemaz vairs nav iespējams tikt ārā. Trauberga ķiveri jau bija redzama blakus sēdētāja puses durvīs. Mediķi ir notikuma vietā, glābēji dodas turp. Un tagad jau Uģis ir pie dakteriem un viņu rīcībā. Tikmēr konkurenti atgriežas atpakaļ, dodas uz boksiem. 1-6 mašīnas jau ir ieņēmušas savas starta pozīcijas. Vāza klasika brauciens tiks atkārtots vēlāk, bet tikmēr mediķi turpina darbu pie Uģa Trauberga. Mugurē trešajā starta rindā un aiziet! 4 žiguļi palikuši cīnoties. Eglītis pa iekšējo malu, izstumj Žildu uz ārmalu. Gusevs mēģina izmantot šo situāciju, tas viņam arī izdodas. Lielisks pātrājums izejā no pirmā līkuma Raitim Gusevam, un viņš jau ir otrajā vietā. Ivo Žilde paliek aiz viņa trešajā pozīcijā. Gusevs no otrās rindas līdz otrajai vietai jau pēc pirmā pagrieziena. Tikmēr Kristaps Eglītis ir līdera pozīcijā. Gusevs otrais, Žilde trešais, Zīmze ceturtais. Pamatīgs lidojums pār tramplīnam pirms pēdējā pagrieziena Kristapam Eglītim. Ivo Žilde dodas Džokerī jau pirmajā aplī. Eglītis visiem pa priekšu, Raidis Gusevs otrais, Edijs Zīmze trešais. Nu, pagaidām Ivo Žilde vienīgais, kurš paņēmis Džokeri, bet jau gan liels distants starp pārējiem 3 konkurentiem. Cik daudz no viņiem var apdzīt Žilde no
Trešās vietas viņš devās Džokerī. Šobrīd viss ir atkarīgs no tā, cik tuvu Zīmes noturēsies aizmugurē Raitim Gusevam. Cik daudz viņi zaudēs savā Džokera aplī. Tikmēr Kristaps Eglītis ir pārliecinošā līderpozīcijā, jau otrajā aplī viņš ir pietiekami tālu priekšā, lai neviens aizmugurē uz Džokera taktikas rēķinu vairs nevarētu viņu apdraudēt. Kristaps Eglītis pirmajā vietā pār vienam tramplīnam, visi 4 riteņi gaisā. Šoreiz un joprojām ar tālu lidojumu pār otrajam tramplīnam aiziet gan Eglīša auto, gan Žildi, gan Zīmes, gan Gusevs. Un dodas Džokerī Edijs Zīmesam, līdz ar to atbrīvojot ceļu uz trešo vietu Ivo Žildem. Žilde atpakaļ trešajā pozīcijā, bet cik ātras izdosies šis aplis Raitim Gusevam. Tagad jau Žildem priekšā brīva trase, viņš Džokeri paņēma jau pirmajā rīķī. Zīmesu viņš jau ir apdzīnis. Trešajā vietā šobrīd Ivo Žilde, bet vēl ir cerības pakāpties iespējams pat uz otro pozīciju. Vai Gusevam izdosies noturēt savu otro vietu viņam priekšā? Kristaps Eglītis ir pārliecinoši tālu prom no visiem saviem konkurentiem. Bet Raitim Gusevam bīstami tuvu aizmugurē ir Ivo Žilde un Edijs Zīmese. Abi divi piloti jau Džokerus ir izbraukuši pirmajā un otrajā aplī. Mazliet saslīd līkumā Zīmeses mašīna. Gusevs pār tramplīnam. Eglītis lejup no kalna. Raitis Gusevs seko. Līderis dodas Džokerī. Kristaps Eglītis čau Džokera aplī un tajā pašā riņķī Džokeri izbrauc arī Raitis Gusevs. Papamat trasi tuvojas Žilde un Zīmese. Pār kalnā parādās Kristapa Eglīša auto. Augšup kalnā Raitis Gusevs ar lielāku ātrumu Džokeri izejā tiek blakus Žildem. Abi divi cīnās, tuvojoties pirmajam pagriezienam. Žildem ir iekšējā mala. Gusevs no ārmalas griež iekšā, saglabājot fantastisku ātrumu cauri visam pirmajam līkumam. Raitis Gusevs atgriežas otrajā vietā. Kādā cīņa pēc Džokera apmeklējuma. Eglītis vientuļi līderi pozīcijā, bet Gusevs ar Žildi cīņā par otro vietu. Žildi lec iekšējā malā pirms trešā līguma, viņam arī izdodas to izdarīt. Zīmes arī mēģina atkārtot to pašu manevru. Raitis Gusevs zaudē otro pozīciju, šobrīd trešajā vietā. Kaut kas notiek Guseva mašīnai. Lēns, viņš pēkšņi kļūst ļoti lēns, viegli aizbrauc garām abi konkurenti. Gan Žildi, gan Zīmes ir garām, tikmēr rūtēnais karoks jau plīvo Kristapam Eglītim un viņš izcīna uzvaru šajā kvalifikācijā. Ivo Žilde pabeidz braucienu otrajā vietā. Edijs Zīmese trešais un kaut kas pēdējā aplī izbeidzas Raita Guseva mašīnai un viņš no otrās vietas atkrīt uz ceturto. Nākamie uz startā Vāz klasika. Uģim Traubergam šausmīgā avārija iepriekšējā kvalifikācijā. Viņš šobrīd pie dakteriem tur tājas rengenus, kāja ir traumēta, bet nekas cits slikts viņam nav atgadījies. Tā kā Uģis sūta sveicienus visiem saviem līdzjutējiem un atbalstītājiem. Gan jau būs atpakaļ trasē, tik vien kā sasista iespējams kaut kas vairāk, bet tikai kāja gal galā. Šobrīd pārējie konkurenti ar Vāz klasika mašīnām gatavi doties trasē. Jānis Logins viens pats pirmajā rindā, Žilde ar Zīmesu no otrās, Eglītis un Gusevs aizmugurē.
Un Žilde uzreiz startā dodas pa kreislēju, šķērsot ceļu Raitim Gusevam. Gusevam vairs nav vietas, kur iesprāgties iekšējā malā. Jānis Logins saglabā līderpozīciju. Ēdijs Zīmes no otrās rindas šobrīd mēģina tikt priekšā Žildem. Abi divi blakus tuvojas otrajam līkumam. Žilde tiek priekšā, bet ietriecas aizmugurē Loginam. Un aiz viņa arī Eglītis ietriecas aizmugurē Žildem. Pēc vienas sadursmes sako nākamā vilcieniņā. Viņi visi ietriecas viens otrā. Eglīša auto tiek sagriezts pretējā virzienā līkumam. Un turklāt Ēdijs Zīmes vēl arī tiek pie soda par pāragru startu. Līdz ar to Eglītim ir vērts turpināt braucienu, kaut arī viņš trasē ir pēdējais. Viņš būs priekšā Zīmesam, kurš tiek pie falšstarta soda. Raitis Gusevs dodas Jokerī startā, vienkārši nebija, kur aizbraukt Gusevam, kaut arī viņš bija ātrs pirmajos metros no starta. Tur Žilde paspēja aizgriezt viņam priekšā. Tikmēr Logins dodas nākamajā aplī. Ēdijs Zīmes otrajā vietā. Raitis Gusevs cīnās ar Ivo Žildi par trešo pozīciju. Loginam izdodas savu pārsvaru palielināt, tur jau dienam distance līdz Ēdijas Zīmes otrajai vietai. Žilde seko ciešais Zīmes. Gusevs ir paņēmis Jokeri, viņam tagad atliek tikai gaidīt. Vai nu tie priekšā nošķilsies savā starpā vai dosies Jokerī. Ivo Žilde jau dodas Jokerī. Logins paliek pamatrasē. Otro vietu saglabā Ēdijs Zīmes. Raitis Gusevs neizdodas tikt līdz trešajai vietai Gusevam. Jokera līgums ir tālāk. No Jokera izējas izdodas dabūt lielāku ātrumu. Un augšup kalnā Ivo Žilde aizspraucas Raitim Gusevam garām, atgriežoties atpakaļ trešajā vietā. Gusevs ceturtais, Žilde trešais. Ēdijs Zīmes otrajā vietā un visiem pa priekšu Jānis Logins. Logina auto ar pamatīgi apskādētu aizmuguri pēc vairākām sadursmēm otrajā līkumā. Tur vispirms viņam Žilde ietriecās aizmugurē, pēc tam Žildem ieskrēja aizmugurē jau Eglītis, vispārējie saskrēja čupā. Tikmēr pēdējā aplī dodas Jānis Logins. Visiem pa priekšu Logins krietnu pārsvaru. Ēdijs Zīmes otrajā vietā, Ivo Žilde trešais, Raitis Gusevs ceturtais. Un Kristaram Eglītim daudz laika ir zaudēts, taču tā kā Ivo Žildem. Šķiet, ka Žildem, vai nu Žildem vai Zīmesam, vienam no šiem pilotiem ir sots par pāragru startu, tad arī Eglītim atliek tikai tikt līdz finišam, un arī viņš nemaz nebūs pēdējais šajā braucienā, kur tik neveiksmīgi sadursme viņam otrajā līkumā atstāja viņu pēdējā vietā. Tikmēr Gusevs dzenās pakaļ Žildem, Zīmese joprojām otrais. Un Jānis Logins pārliecinoši tālu priekšā visiem saviem konkurentiem. Logins uz pēdējo apli ir atstājis Jokeri, izbrauc Jokeri pēdējā riņķī. Augšā kalnā kopā ar viņu Jokerī dodas arī Ēdijs Zīmes. Zīmes zaudē pozīciju Žildem. Jānis Logins izcīna uzvaru. Ivo Žilde tiek līdz otrajai vietai finišā. Ēdijs Zīmes paliek trešais, Raitim Gusevam ceturtā vieta un piektais. Kristaps Eglītis pēc neveiksmīgās sadursmes otrajā līkumā. Vāc klasika kvalifikācija ir galā. Tagad nākamajā startā 1600 klase.
Kam augsts? Divas dienas ir nosēdējis. Tev augstals? Kurā vietā? Jūs to teicu, mašīnā ir man slinkums. Nu, es teju. Nē, viņiem arī pēc šitiem visiem. Viedot tāds rēgi. Nu, jā, nu. Nē, es varu arī logi izsist. Nav jau problēma. Aizmugurē kastē. Nē, vai tur tik pārāk? Nē, es izskatīšu logu, atklājums nevajag. Tev arī? Nē. Laižam tālāk pa dubļiem fināli Vaz klasika uz starta un aiziet! Ēdījam Zimzam izdodas lielisks starts, bet tur tālāk nav kur braukt. Iespiež Kristapa Eglīti iekšējā malā, Eglīts paliek aizmugurē. Logins ar Žildi cīnās par līderu pozīciju. Gūsevs no muguras, Eglīts 4. Izdodas Zimzam tik līdz 3. vietai šobrīd. Cīņa Vaz klasika fināla braucienā. Jānis Logins visiem pa priekšu. Piesardzīgi iekšā 2. pagriezienā, lai neizpildītu tādus pašus trikus, kā mēs redzējām Rudolfa Bogana izpildījumā iepriekšējā Open klases finālā. Pamatīgi pietuvojas Ivo Žilde. Abi divi ar Loginu cīņā par līderu pozīciju šobrīd. Ar plašu sāns līdī izejā no nākamā pagrieziena dodas Jānis Logins. Žilde seko cieši aizmugurē. Zimza 3. un zaudē Eglītes pozīciju. Gusevs aiziet garām pēc neveiksmīgas starta. Raitis Gusevs 4. vietā. Vēl viss izredzes pacīnīties par vietu uz godu piedestāli. Tikmēr Džokerī dodas Ivo Žilde jau 1. aplī.
Atstāja Jānu Logīnu trasē vien paši. Džokeri paņem arī Kristaps Eglītis tālāk aizmugurē. Logīns visiem pa priekšu. Žilde pēc Džokera nāk blakus Zimzam trasē ar lielāku ātrumu pēc Džokera. Žildam izdodas tikt priekšā. Zims mēģina iesprāgties iekšējā malā. Sadursmes starp viņiem. Mazliet uzgriež. Žildes mašīna taču atstāja trasē. Laicīgi atlaiž Gāzedīs. Zims diemžēl neizdodas apdzīt. Un tikmēr viņam jau ir pietuvojies Raitis Gusevs. Gusevs aizmugurē 4. vietā. Turpat priekšā ir goda piedestāls. Eglītis pēc Džokera tālāk aizmugurē Raitis Gusevs pieļauj kļūdu, saslīd dubļos. Taraneri nožogojumu trases iekšējā malā. Veiksmīgi izdodas izstūrēt un nesagriezt savu mašīnu. Saglabājot virzienu trasē, daži metri zaudēti, vēl ir cerības cīnīties par vietu uz goda piedestāla Raitim Gusevam. Šobrīd viņš 4. Turpat priekšā redzam Edija Zimzas mašīna. Zimzas šobrīd 3. vietā. Žilde un Logins braucienu vadībā. Caur pēdējiem pagriezienam Jānis Logīns visiem pa priekšu un Zimza dodas Džokerī jau 2. aplī. Vēl 5 riņķi jābrauc, gara cīņa vēl priekšā. Logīns vadībā, Žilde 2. Loginam vēl būs jābrauc Džokerī. Gusevam izdodas pakāpties uz 3. vietu. Viņam aizmugurē Edijs Zimza šobrīd 4. pozīcijā. Kristaps Eglītis no 1. starta vietas pat labana pēdējais neveiksmīgs starts Kristapam Eglītim. Burtiski tik iespiests barjerā tur kreisajā malā un neizdodas tikt caur 1. pagriezienam. Jānis Logīns šobrīd lejā no kalna caur 2. līkumam jau sāk iebraukt 2 sausas špūras mašīnas trasē. Gusevs 3. turklāt viņam izdodas palielināt savu pārsvaru pār Ediju Zimzu. Zimza atpaliek tālāk 4. vietā. Vai Gusevs vēl var noķert arī Žildi un pacīnīties par 2. pozīciju? Žildi jau ir bijis Džokerī. Gusevs tuvojas aizmugurē. Jānis Logīns pa priekšu. Logīns caur pēdējiem pagriezienam. 4 apļi vēl jābrauc šajā fināla brauciena cīņā. Raitis Gusevs dodas Džokerī. Ārā no Džokera tikai ar pamattrasi tuvojas Edijs Zimza. Zimza no pamattrases. Gusevs ar lielāku ātrumu Džokera izejā un ir atpakaļ trasē 3. vietā. Ar vienu ātru apli Raitim Gusevam pietiek, lai tiktu garām Zimzam un nodrošināt savu vietu uz goda piedestālu, bet vēl jāiztur līdz finišam 4 apļus. Vai Gusevam ir cerība pacīnīties arī ar Žildi, vai viņam ir cerības pacīnīties arī ar Loginu, kurā brīdī Logins brauks savu Džokera apmeklējumu. Žildi to izbrauc jau 2. aplī. Vēlreiz tajā pašā trases vietā, vēlreiz kļūdās Raitis Gusevs. Zaudē vairākus metrus, tomēr izdodas saglabāt mašīnai kustību trasē. Gusevs šobrīd cīnās par vietu uz goda piedestāla. Edijs Zimza zaudējis šo pozīciju 1. aplī uz Džokera taktikas rēķina. Gusevs ticis viņam garām. Raitim šobrīd 3. vieta un cerības uzkāpt uz piedestāla. Edijs Zimzas 4. Kristaps Eglītis 5. Līderi caur pēdējiem pagriezienam. 3 apļi līdz finišam šajā finālā. Jānis Logīns aiziet nākamajā aplī. Žilde 2. Gusevs 3. Cīņa par 4. pozīciju starp Ediju Zimzu un Kristapu Eglīti. Eglītis aizmugurē lielā ātrumā ielido līkumā, vai viņam izdosies tādā ātrumā noturēties. Tur ļoti slapjš, dubļains un slidens ir ārējā malā. Drosmīga trajektorija, bet diemžēl tur vēl nav saķeres. Tur ir pārāk slidens un zaudē vairākus metrus atkal Kristaps Eglītis. Jebkurā gadījumā viņš var atļauties riskēt, viņš var izmēģināt dažādas trajektorijas aizmugurē. Neviena nav, viņš var tikai iegūt. Tur nav ko zaudēt, tik un tā ir pēdējā pozīcija šobrīd. Logins turpina savu pārsvaru palielināt, bet distance starp 2. un 3. vietu turpina samazināties. Ivo Žilde kļūdās, uzbrauc uz vaļņu 3. līkuma izejā. Raitis Gusevs uzreiz nonāk tuvāk viņam aizmugurē. Abi 2 pār tramplīnam pirms pēdējā pagrieziena. Arī Edijs Zimza turpat netālu aizmugurē. Un kamēr mums 1-6 mašīnas brauc uz startu, tikmēr vēl pēdējie apļi Vāz klasika finālā. Gan Žilde, gan Gusevs, abi 2 džokeri ir izbraukuši. Atliek tikai cīņa trasē. Vēl pāris apļus var pacīnīties. Gusevs turpat priekšā redz Žildes mašīnu. Vai ir iespējams šajā trasē atrast vietu, kur konkurentu apdzīt? Tur, kur ir ideālā trajektorija, tur jau ir izbrauktas 2 sausākas špūras un tik līdz no tām ārā tā tur ir ārprātīgi dubļi, kuros nav ne saķeres, ne ātruma. Gusevam izdodas samazināt Žildes pārsvaru, bet ne tik ļoti, lai varētu sākt domāt par apdzīšanu. Jānis Logīns vēlreiz augšup kalnā pār 1. tramplīnam, tuvojas 2. Gusevam tikmēr tikpat strauji aizmugurē parādās arī Edijs Zimza. Arī cīņa par 3. vietu vēl nav beigusies. Gusevs lido pār tramplīnam, Zimza turpat netālu aizmugurē. Logīns
Logins dodas pēdējā aplī. 6 apļi noapdraukti, 1 vēl paliek. Zīmze 2, Gusevs 3, pār finiša tramplīna. 1 aplis līdz finišam. Gusevs 3. vietā. Žildem izdodas savu pārsvaru palielināt. Priekšpēdējais aplis viņam izdodas ātrāks nekā Retim Gusevam. Arī Edijs Zīmze sevišķi tuvāk netiek. Visi 3 kāpina tempu. Kristaps Eglītis pēdējā vietā. Tā arī neizdodas noķert nevienu no konkurentiem. Jānis Logins brauciena vadībā. Pusaplis vēl atliek līdz finišam. Logins jau var braukt piesardzīgi, turoties sausākajās špūrēs. Galvenais neizbrauktais dziļajos dubļos. Logins pa priekšu, Žilde 2, Gusevs 3, aiz viņa Edijs Zīmze un aiz mugurē Kristaps Eglītis. Vēl tramplīni, vēl pēdējais līkums, vēl jātiek augšā kalnā un tur jau rūtainais karogs. Vaz klasikā Jānis Logins izcīnā uzvaru Pilskalnu posmā. 2. vietā Ivo Žilde un līdz pēdējiem metriem cīņa par 3. pozīciju. Raitis Gusevs būs uz goda piedestāla. Edijam Zīmzam 4. vieta, Kristaps Eglītis 5. Tā noslēdzas Vaz klasika cīņas 3. autokrosa čempionāta posmā. Viens 6 klasu starta Dāvim Udrim iekšmalī, Juris Nerubīns un vidū ārējā malā Mārtiņš